Jā, es jums šodien pastāstīšu tādu neērtu patiesību. Startup ideja ir mazākā startup sastāvdaļa. Kāpēc? Tāpēc, ka realitātē pārdodas un strādā nevis pirmā ideja, bet N10. iterācija. Starp jums un panākumiem stāv vesela kaudze šķēršļu. Tirgus gatavība, cilvēciskā attieksme, lēmumu pieņemšanas ātrumi, konkurenti, laiks, nauda. Un lielākā daļa cilvēku vienkārši neiztur. Ņemsim piemērus nedaudz no vēstures. 1903. gadā brāļi Wrighti veica pirmo motorizēto lidojumu vēsturē. Tur bija liecinieki, tas bija dokumentēts. Un ko darīja avīzes? Avīzes klusēja. Avīzes par to sāk rakstīt tikai 2-3 gadus vēlāk. Iespējams, ka pasaule nebija gatava noticēt. Un iedomājieties, jūs tikko esat izdarījuši kaut ko tādu, kas mainīs visu civilizāciju, un neviens pat nepaskatās jūsu virzienā. Ko jūs darīt? Jūs turpināt? Brāļi turpināja, tāpēc mēs šodien lidojam. Teikt, man ir super ideja, un tas ir galvenais. Tas ir milzīga augstprātība, naivums un pieredzes trūkums. Es to saku ar cieņu, jo arī es tur esmu bijis. Es domāju, ka mēs visi tur esam bijuši. Mēs iemīlam savu ideju tik ļoti, ka aizmirstam, ka ideja ir tikai hipotēze. Tā nav patiesība. Un hipotēze ir jāpārbauda atkal un atkal. Mēs skatāmies uz lieliem milžiem, Apple, Samsung un visiem pārējiem un domājam, viņiem gan paveicās, viņiem bija pareizā ideja. Bet vai tiešām? Pastīsimies sīkāk. Apple, es pieņemu, ka šo stāstu esat dzirdējuši 1000 reizes, bet lai iet 1001. reize. Steve's Jobs dibināja, mazāk kā pēc 10 gadiem viņam bija jāpamet Apple nesaskaņas konflikti. Kad viņš atnāca atpakaļ, Apple bija uz bankrota robežas. Nevis uz panākuma sliekšņa, bet uz bankrota robežas. Tagad Apple ir viens no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē, bet tas nenotika pateicoties tai pirmajai idejai. Tas notika tāpēc, ka viņi spēja piecelties un atkārtoti izgudrot sevi. Samsung sākumā ražoja melnbaltos televizorus. Tagad viņi ražo visu, leduskapi, putekļu sūcēju. Ko tad viņi neražo? Viņi nepieķērās tai savai sākotnējai idejai. Viņi pieķērās, inovācijām. Nākamais ir Amazon. Amazon sākumā bija grāmata, internetu veikals, kā jau mēs visi to zinām. Tagad AWS, Alexa, visādi video streamingi. Vai es domāju, ka Bezos, kad viņš sāka savu uzņēmumu, domāja par to, kur viņš nokļūs? Viņš vienkārši turpināja. Vai, piemēram, Nvidia. Nvidia ir gandrīz bankrotējis 3 reizes. 3 reizes. Un katru reizi ir atradis veidu, kā izdzīvot. Vai mēs redzam kopsakarības? Neviens no šiem uzņēmumiem nav palicis pie savas sākotnējās idejas. Visi ir pivotējuši, visi ir cīnījušies un visi ir gandrīz bankrotējuši. Ar ko viņi atšķirās no tiem, kurus mēs nezinām? Viņi vienkārši turpināja. Tad kāpēc mēs domājam, ka mūsu izcilā startup ideja izšaus vienkārši un bez sviedriem? Mēs zinām faktus par citiem, bet mūsu ideja mums būs citādāk, mūsu ideja ir īpaša. Piedodiet, tā nav. Šobrīd neredz sanāk satikt jaunus cilvēkus, kas īsā laikā ir strādājuši ar daudz startup idejām, un neviena no viņām nav veiksmīga. Un kāpēc? Vienkāršākā atbilde ir padodas pārāk ātri. Pirms ideja vispār ir paspējusi saskarties ar realitāti pietiekami daudz reižu, lai tas kļūtu par kaut ko dzīvotspējīgu, ir jau jauna, spīdīga ideja. Tas ir kā stādīt sēklu un pēc nedēļas izrakt, apstīties vai aug, un tad pa jaunam stādīt kaut kur citur. Es esmu tehnisks cilvēks, CTO, un arī es esmu bijis tajā daudz ideju slazdā. Varbūt ne tik gluži ekstrēmi. Vēl nesen varēja man redzēt, būvējot distantreiz, sporta izaicinājums startups. Radās Covid laikā, ideja lieliska, mums šķiet, ka tirgus gaida mūs, bet lai arī ko mēs mēģinātu, nekas neizdevās. Un es ilgi domāju par 2 jautājumiem.
kurā brīdī jāpārtrauc neatlaidība? Ja citiem vārdiem, kad atzīt, ka ideja ir izgāzusies? Un kāpēc tā izgāzās? Un ko es darīju citādāk? Kad likt punktu? Vienkārši atbilde ir, kad beidzās nauda. Bet realitātē tu vari samazināt izdevumus un turēt gaismu ieslēgtu ļoti, ļoti ilgi. Līdz ar to tas nav īstais mērs. Manā gadījumā man beidzās idejas jaunām iterācijām. Un es teiktu, tas ir viens no patiesiem iemesliem. Ja tev vairs nav hipotēžu, ko pārbaudīt, ja nekas vairs neliek pamosties ar domu, bet varbūt, ja es pamēģināšu vēl šo, tad laiks likt punktu. Neatlaidība nav tas pats, kas stūrgalvība. Neatlaidība ir radoša atkārtošanās. Un ja radošums beidzās, tad ir beidzies. Pieliekot punktu distantreiz, es sapratu kaut ko svarīgu. Galvenais nebija tirgus, galvenais nebija ideja. Galvenais iemesls bija tas, ka es būvēju kā single founders, bez līdzdibinātājiem, vismaz manā gadījumā. Un kā founderim man ir ierobežots brīvs laiks. Un ņemsim piemēru, ja ir 2 stundas nedēļā brīva laika, ko es darīšu? Es programmēšu, jo man tas patīk, man padodas. Un nevis pārdošanai, nevis sarunām ar klientu, nevis tam, kas faktiski pārbauda, vai ideja strādā. Es būvēju produktu, nevis biznesu. Šodien esmu Rebookify, kā jau man pieteica. Strādāju kopā ar savu co-founderu Matīsu, kurš ir jaudīgs sales cilvēks. Un te ir atslēga. Viņš pārdeva mūsu risinājumu pirms vispār bija produkts. Padomājiet par to. Viņš validēja hipotēzi. Pirms es biju uzrakstījis pirmo kodu rindiņu. Viņš brauc uz lidostu un intervēja cilvēkus. Te, piemēram, bildē ir bildi, kur no lidostas, un kas smieklīga fonā karogos reklamējās viena no lielākajām Lietuvas turisma aģentūrām, kas tagad ir mūsu klients, bet tajā brīdī mums nebija ne mazāko nojausmu, kas viņi tādi ir. Un arī tas ir mīts, ka vienmēr vajag lielu mārketinga budžetu, lai sāktu. Piemēram, Jānis jau apskatījās internetā vienu no postiem, kur ir milzīgi daudzums skatījumu. Tur ir vienkārši 2 teikumi un 1 links. Bet tā mēs tikām pie pirmajiem 100 jaunu klientu. Bet es nepastāstīju, ko dara Rebookify. Rebookify ir cenu monitoringa platforma turisma aģentūrām. Paņemsim piemēru. Vai esat kādreiz rezervējuši viesnīcu un vēlāk konstatējuši, ka viesnīcas numuriņš ir kļuvis lētāks? Tā ir ierasta prakse viesnīcām līdzīgi kā aviokompānijām mainīt cenas atkarībā no pieprasījuma. Un ja jums būtu bezmaksas atceļama rezervācija, jūs varētu norezervēt pa jaunam un atcelt iepriekšējo. Tie paši datumi, tāpat istabiņa, bet lētāk. Un šo mēs piemērojam turisma aģentūrām, kurām ir milzīgs skaits šādu rezervāciju. Viņi pārrezervē un ietaupa. Vienkārši ideja, jā, bet mēs jau zinām, ideja nav tas pats galvenais. Mēs sākām strādāt ar B2C tirgu, bet ātri vien sapratām, ka B2B tirgu mēs esam vairāk piemēroti un līdz ar to tagad palīdzam turisma aģentūrām. Bet drīzumā gaidiet mums atpakaļ arī B2C tirgu. Kā viens no acīm redzamiem pagrieziena punktiem mūsu attīstībā noteikti bija dalība 500 globāla akceleratorā. Un visiem var ieteikt tajā piedalīties. Un man patīk teikt, lai izkāptu no Baltijas tirgus domāšanas. Kāpēc piedalīties? Tāpēc, ka tas izsit no komforta zonas, tas liek straujāk saprast tirgu un liek ātrāk saņemt feedbacku. Un kā jau mēs iepriekšējā prezentācijā dzirdējām, tad ātrums ir vajadzīgs un ātrums ir neatlaidības sabiedrotais. Mentori liek saprast, ka tas nav pašsaprotami. Ja iekarosim mājas tirgu, visur citur mums pieņems ar atplastām rokām. Un šeit nereti mēs pieļaujam milzu lielu kļūdu. Mēs pielāgojam mūsu produktu mājas tirgam, hiperpielāgojam mājas tirgam tik ļoti, ka ejot citos tirgos, mēs saprotam, ka liela daļa no tā, ko esam sabūvējuši, nemaz nav vajadzīga. Jo ātrāk tiksiet ārā no Baltijas tirgus, jo ātrāk spēsiet iterēt. Tas ir mans ieteikums. Un, ja runājam par 500 globāli, tad vēl ir iespēja pieteikties. Līdz 11. februārim ir pieteikšanās. Un, ja jūs atcerēsieties tikai vienu lietu no šīs prezentācijas, vai varbūt kāds tā ir pamostās, jo šis ir pēdējais slaids, tad, lai tā ir šī, ideja ir sākuma punkts, nevis galamērķis.
Tā ir hipotēze, kas ir jāpārbauda. Atkal un atkal. Ar katru iterāciju tā mainīsies. Ar katru kļūdu tā kļūs gudrāka. Jautājums nav, vai tev ir laba ideja. Jautājums ir, vai tu izturēsi pietiekami ilgi, lai ļautu idejai kļūt par kaut ko īstu. Tas ir tas, kas atšķir stāstus, kurus mēs stāstām, no stāstiem, kurus neviens neatcerās. Neatlaidība, nevis ideja. Paldies! Super. Nu, tagad visiem sapņotājiem apcirts spārnus. Nu, ko Kāpēc? tagad Nē, kādreiz otrādāk. Maucam. Klau, kādas tavas atziņas no pirmajiem mēģinājumiem? Jo tu tā ļoti godīgi pateici, mēģināju un izrādījās, ka nav īstā doma, nav īstais virziens. Es jau mēģināju tā īsajā versijā iepakot. Man jau nebija daudz laika stāstīt visu. Bet tas arī tas stāsts, kad ir vajadzīga komanda. Ja no paša sākuma tev vajag sadalīt lomas uzņēmumā, vajag būt vajadzīgām zināšanām. Bet jau no paša sākuma. Ja tu vēlāk mēģināsi kamerāt klāt kaut ko, tas arī var neizdoties. Mēs tad daudz runājam par problēmām, kurām mēs tad meklējam risinājumus. Labs jautājums par šo tēmu. Kā nebaidīties par to? Vai uzņēmums būs kādam vajadzīgs? Jo mēs arī, manuprāt, par spirulīnu runājot, mēs runājam pušu un pulu un kā iet tirgu un tā tālāk tā joprojām. Bet to es vairāk tāds prototīpu čalis izskatās, kurš lēc iekšā ir laba doma, aiziet, laižam. Es domāju, ka šis ir ļoti labs jautājums. Kā nebaidīties par to, vai šis uzņēmums būs kādam vajadzīgs? To var tikai pārbaudīt, mēģinot. Ejiet, satiecieties ar potenciāliem klientiem, pārbaudiet, vai tas ir tas, kas viņiem tiešām vajadzīgs. Jo būtiskākais, būvējot jaunu uzņēmumu, ir atrast to sāpīgo punktu. Ja, piemēram, tā jūsu ideja ir kaut kas tāds, kas ir, kā angliski saka, nice to have, tad tas varbūt nav pareizais. Ja jūs atradīsiet to, kas tam uzņēmējam vai cilvēkam sāp, un ko jūs varat atrisināt, tad tas būs risinājums. Brīnišķīgi. Paldies tev par stāstu. Paldies. Paldies par to, ka esi bijis šeit šodien. Super.